Sveicināti! Šodien vēlos pastāstīt par vienu interesantu produktu no Vago kontrolieru saimnes. Tas ir CC 100 kontrolieris, jeb šo komplektais kontrolieris. Kā var redzēt, pēc fiziskiem izmēriem un formas ir atbilstošs standarta automātam, ko instalē sadalas skapī. Līdz ar to ir ļoti parocīgs risinājums, piemēram, ēku automatizācijā, vai arī jebkādā citā vidēji lielā automatizācijas uzdevuma veikšanā. Kontrolierim būtiski ir tas, ka faktiski vienā korpusā tiek nodrošināta pilnīga funkcionalitāte. Šeit ir iekšā gan smadziņu daļa, visas kalkulācijas tiek veikta šeit patās un ir iebūvētas ieejas izējas, kas arī principā ir pietiekoši nelielu risinājumu veikšanai. Kontrolieris ir aprīkots ar USB-C komunikācijas un servisa portu, SD karti, kā arī 2 Ethernet pieslēgumiem. Nemainīgi, kā visiem Vago kontrolieriem, tas ir ļoti plašs komunikācijas protokolu klāsts. Šeit ir iekšā arī iespēja mākoņu kalkulācijai, MQTT protokols ir iebūvēts. Tāpat tās ir iespēja izmantot vizualizāciju, kas arī ir iebūvēta iekšā kontrolierī. Šeit ir neliels vizualizācijas servers un var dabūt ļoti smukas bildes ārā par to, kas notiek konkrētajā instalācijā. Kontrolieris izmanto Codesys 3.5 programmu vidi, lai veiktu programmēšanu, un tas ir bezmaksas tools, ko mēs piedāvājam. Kā jaunumu var minēt, ka uz doto brīdi mums ir parādījusies versija 2 ar paplašinātu ieeju-izēju klāstu, kā arī ar jaudīgāku procesoru, kas izmanto jau 2 kodolus. Līdz ar to tajā pašā izmērā mums ir daudz lielāka funkcionalitāte. Ja jums ir nepieciešama papildus informācija vai ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentārus, skatieties mājaslapā, izmantojiet un lai jums veicās!